Par vēlēšanos. Jo es saprotu, ka ticība nenāk pie cilvēkiem, kam nav vēlēšanās. Viena iemesla dēļ nenāk ticība. Ja viņam nav liela dedzīga vēlēšanās, tad arī nav ticība. Ka citiem ir ticība, citiem nav. Un tas bija par pagājušajai reizi. Šodreiz mēs runāsim par citiem. Par to vēstījumu, ko Kristus ir devis savai draudzē. Tas ir vēstījums. Ziniet, kāds ir Kristus vēstījums savai draudzē? Lai mēs, kā draudze, pieminētu un saprastu Golgātas notikumu. Un lai mēs dzīvotu uzvaras dzīvi. Lai mēs būtu stipri, droši par savu nākotni un būtu neatlaidīgi Kristus sekotāji. Tas vēstījums ir, ko viņš pasniedz ar vakarēdienu. Sapratiet? Kad mēs baudām vakarēdienu, tad mēs pieminām to, ko Kristus ir izdarījis Golgātā. Viņš pats iedibināja vakarēdienu. Pats Kristus. Tā ir viņa pavēle baudīt vakarēdienu un pieminēt viņa upuri. Pieminēt Golgātu un pieminēt to, ko viņš izdarīs priekš mums, mūsu labā. Bet es zinu, ka ir diemžēl daudz kristiešu, kuri vēl joprojām savā dzīvē dzīvo sakāvē. Pareizā gaita zina. Parādos dzīvo, nespēja tikt no kaut kādiem grēkiem vaļā. Es domāju, tas ir tāpēc, ka viņiem nav atklāsme. Es tā domāju par to, ko Jēzus ir izdarījis, par Golgātu no atklāsme. Jo caur Golgātas krusti, jūs zināt, ka mēs savienojamies, caur Golgātu mēs savienojamies ar Kristus miesu un asinīm. Mums ir jāpiemina Bībele, par to sekums jāpiemina Jēzus uzvaru Golgātā. Un jāpasludina tā savā dzīvē. Par to viss saka Bībele. Es mums parādīšu, ka to saka Bībele. Tas jau nav man izgudrots. Es domāju, ka es šito izdomāju, tad es te tagad runāšu par šitām lietām. To saka Bībele. Jo tā maizes laušana, kas tur notiek tādā vakarēdienā, tā nav tikai tāda tradīcija. Domā, tradīcija tagad un kaut kāds paradums, tas vienkārši rituāls, zini. Bet mani tas nesen stipri uzrunāja, manā sirdī uzrunāja, manā garā, ka svētais vakarēdienis ir ļoti svarīgs. Mēs to baudījām mājas grupiņā ar Aigas un ar tiem cilvēkiem, kas atnāca. Bet tagad mēs domājam baudīt arī draudzē reizi mēnesī svēto vakarēdienu. Reizi mēnesī tagad? Citu nenāk uz grupiņu, bet svētais vakarēdienis ir ļoti svarīgs. Tas ir ļoti svarīgs. Īstenībā visa dzīvība cilvēkā sākās caur Golgātu. Tieši Golgātā notika tās lielās pārmaiņas, kas notika manā dzīvē. Tieši caur Golgātas krustu, caur to upuru, ko Jēzus izdarīja. Tieši caur to svēto vakarēdienu, ko mēs baudām, pieminam to notikumu Golgātā. Jo visa mūsu ticība īstenībā balstās uz šo Golgātas notikumu. Nav tā, viss jaunā derība, viss, kāpēc Jēzus nāca uz zemes, tas viss balstās uz to Golgātas notikumu. Ko Jēzus ir izdarījis priekš mums? Nebūtu mums Golgātas, tas Golgātas, tas krusts, ziniet, tas krusts, nebūtu mums svētības, es tev pateikšu. Nebūtu ne svētības, ne derības, ne glābšanas, ne taisnošanas, ne mūžības, vispār nekā nebūtu. Ziniet, ja nav Golgāta, pareiz Aldi, ja nav Golgāta, tad nav nekas. Tad tāda kristietība nemaz nav. Mums pat nebūtu jauna dzīve, mēs nebūtu jauna radījumi. Vai es gribēju ūdeņu? Mārtiņ, es arī pats aizdevu. Paldies, Mārtiņ, par kalpošanu. Nē, es tā, nedomāju, ka es tev tā izmantoju, vienkārši aizmirst. Tas slāps jau tagad. Vakar mums bija Raigas 7 gadu kāzu jubileja. Es mums bija aizmirst, kurā datumā. Mēs pēkšņi uzslēdzām Facebook un tur bija rakstīts, kaut kāds klipiņš, ko mēs bija uztaisījuši šī datumā pirms 5 gadiem, un tur bija ielikts. Un tur bija rakstīts 2 gadi jau pagājuši, un mēs zinām, ka 7 gadi pagājuši, kā mēs esam precījušies. Tieši vakar bija 7 gadi pagājuši. Tā mēs ne jau es ar šādu neatzīmēju, domāju, ka es kūku sēdu, es man slāps.
Es tādu treku un kūksēju, domāju, zinu, ka cits sadzirēšu uz jubilēšanām un tad viņam kaltē. Varēju padomāt, es varēju prasāt uz ūdeni, vakar svinēju. Es svinēju sēdu kūku, vai tādu treku un kūku, es neteiktu kādu nosaukumus, jo negaršu tādu kūku. Mārtiņ, lēdz kā piri, ja tu gribi to rapēs līdz galam. Es vairs nevaru puskūku apēt tas. Aiga negadīja pat reku. Es teicu, Mārtiņ grib var apēst. Neredzēji? Lēdz kā bija. Apskaties, kad tāds, ja tu aiznes mājas, paskaties, tur vēl puskūku, tur apēst. Tātad, bez Golgātas mums nav ne glābšanas, ne taisnošanas, ne mūžības, saprotiet? Vispār nav nekā. Ja mēs neapzināmies, ko Jēzus izdarīs pie krusta, ja mēs to nepieņemam, tad mums nav nekā no viss tā. Nav pat kristietības, var teikt. Mums pat nav jauna dzīve, mēs neesam pat jauna radība. Viss tas notikums ir tas, tāpēc var rāda visu to krustu. Tas ir pats svarīgākais. Dēļ ko Jēzus vispār nāca šeit uz zemes, dēļ ko Dievs nāca šeit uz zemes. Tas viss, viņš visu darīja, lai aizietu pie krusta un visu piepildītu. Tur visu piepildītu, lai mums būtu uzvara. Par visu to ļaunumu, par sātanu, tur viņš visu uzvarēja. Tur pie krusta viņš visu uzvarēja. Visus tos grēkus mums uzvarēja, visu mūsu veco dzīvi viņš uzvarēja sātanu. Viņš pilnīgi deva mums uzvaru. Tieši tur pie krusta. Tas ir pats svarīgākais notikums. Vakarēdienas ir, ko Jēzus iedibinājis, lai mēs pieminētu to. Lai mēs to pieminētu. Un tas ir pavisam nopietni. Ziniet, pavisam nopietni. Tas mums jābūt sirdī. Tas nav jābūt tagad, zin, tā, atnākam, tā kā tāds rituāls, tradīcija, baudam vakarē, tur pabaudām, un tas tā kā, zin, aizjām, nemaz nepadomājam, kas tas ir, mums tas jāpārdomā, jāpieņem, tas ir nopietni, tas ir ļoti liels spēks. Saprot, Jēzus asinīs ir ļoti liels spēks, ko viņš izlēja. Es mums piemēru pateikšu vienu. Tas bija, es zinu tādu gadījumu, Užgorodā, pilsētā Užgoroda. Tas bija. Užgoroda atrodas Ukrainā. Vienmēr saistīts ar Ukrainu. Es laikam pa Ukrainu drīz palikšu. Užgoroda atrodas kaut Karpatos. Ukrainas Karpatos. Benderi, zinu, Ukrainas Benderi. Un tur bija konference. Arī pilsētā bija konference. Un pēdējā dienā, konferences pēdējā dienā viņi baudīja vakarēdienu. Cilvēki pilsētā Užgorodā. Tad divkalpojumā bija vakarēdienas pēdējā dienā, un viņi baudīja to vakarēdienu. Un tur bija atnākusi uz to divkalpojumu kāda sieviete ar salauztu roku, un viņai tā roka, viņai bija vaļējis lūzums rokai, un viņai nepareizi saugus tā roka, saprot? Salikt tā roka bija kopā, bet kaut kā varbūt viņa izkustinājas, vai kāds, zin, tad viņa ģips nebija kaut kā uzlikts, vai arī viņa kaut ko tā darīja, ka viņa izkustināja, tie kauli vēl nebija sauguši, un tie kauli nepareizi sauguši, šķīvi. Viņa gadā, šķīvi sauguši. Viņa atnākusi uz ģelkalpu, viņai bija jātais drīz operācija, jālauž vaļā, zin, cik stulbi. Iedomājies, tev ir saudzes nepareizi, roka pārlausta, saudzes šķīvi, jālauž viss atkal ārstiem vaļā un ieliek pa jaunu kopā. Bija jātais operācija. Viņa atnāca uz dievkalpojumu, saprot? Tad dievkalpojumu viņa savienojās ar tā kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Tas ir, kad tu baudi to lausto maizi, tā ir savienošanās ar miesu, un kad tu baudi to dzerto suliņu, tas ir tā kā simboliski Jēzus Kristus asinis. Viņi savienojās un pasludināja to sev, ka viņi savienojas un pieņēma to simbolus. Un tu saproti, un tādā brīdī viņi pilnīgi tika dziedināti. Ja visu acu priekšā tas notika, zini, visu acu priekšā. Un tā roka bija, tas nepareizs formas, viss tas ģips jau bija, tāds jau zigai izkustējies, un tur viss jau, viņa jau bija jāņem nost un jātais jauna operācija. Un visu acu priekšā, tu iedomājies, es te pierakstīju, es neko nesamelot. Visu acu priekšā viņas rokas kauli sāka lūst. Sāka lūst pie tam ar tādu troksni. Tas ir nereāli liekas. Rītīga troksni, krakš roka. Neviens viņai klāt nepienāca. Tur sēžot vietā, viņa sāk ar tādu troksni, ka visi apkārtie stāvošie cilvēki to dzirdēja.
Un ģipsis kļuva neērts, un palika jau galīgi neērts, jau tāds nepareizs, tā kā viņš bija nepareizs formas jau, un viņš tas bija jānoņem. Viņa vairs nevarēja, tas ģips jau bija jānoņem nost. Viņa jau tur uz vietas laikam noņem, vai tā bija langeta, vai kā, es nezinu, kā ģipsis var noņemt, tur jau vajag kaut kāds nāzes, lai noņemt, nu kaut kāda langeta. Noņēma šī sieviete, un šī sieviete sāka saukt par visu zāli, es esmu dziedināta. Izskrēja priekšā uz skatuves viņa un rādīja visiem saviem atjaunotu roku. Viņa jau noņēma ģips, viss atzīs, viss bija šķīvi un taisni viss. Atjaunotu roku un nokrita uz ceļiem un pateicās tam kungam par savu dziedināšanu. Viņa tā uzvedās, ka tur bija cilvēki, ja viņa nomierina. Viņa tā kā sajūkus bija tā sieviete. Aiz priekiem, aiz to visu, kas to atmosfēru. Nu, kur tu tāds noteikti tāds gadījums, te jau cilvēkam sajiet arī galvā. Viņi bija jānomierina tiem apkārtējiem, tiem apsargiem. Viņi tur pilnīgi tur ārdījās aiz prieka un nu, tādām emocijām. Jā, viņi pilnīgi dziedināti tik tā sieviete. Viņa bija vēl pēc tam violniece. Viņai violi bija jāspēlē, viņai zināmā roka nav sadzīves, viņai grūti pat violi spēlēt tālāk nākotnē. Tad viņai viss sadzīve, pēc tam viņa arī noteikti violi spēlēt, jo tur teiks, ka viņa bija pat violniece. Tā kā mēs saprotam, ka šis svētais vakarēdienis nav vienkārši tāds paradums. Jo tajā šī vakarēdienā, ko mēs baudām, tur slēpjas milzīgs spēks, kas var pārvērst katru mūsu dzīvi. Katru dzīvi. Vakarēdienis var pārvērst katru mūsu dzīvi, ja mēs pareizi baudām vakarēdienu. Un bieži baudām. Pēc iespējas biežāk arī jābauda vakarēdienis. Par to saka Bībele par pareizi baudīšanu un nepareizi baudīšanu. Ziniet, ka Bībele arī saka, ir pareizi baudīt vakarēdienu, kāds reiz tur ir rakstīts. Necienīgi, nevis pareizi, bet necienīgi baudīt un cienīgi baudīt vakarēdienu. Jo Jēzus mums īstenībā pat pavēlēja, un tā muļķīgi izklausās pavēlēja, zinu, tā kā piespied ne jau tā, bet viņš pavēlēja, lai mēs pasludinām un pieminām un svinām Golgātas notikumu, kamēr viņš atgriezīsies. Jo Jēzus nāks otrais. Mēs jau gadam Jēzus otru atnākšanu, un kamēr viņš atgriezīsies, mums nemitīgi jāpasludina, kas Golgātā notika. Nemitīgi. Mēs nav redzēs, ka lūdzam Dievu slaviem, ka mēs katreiz pasludinām Jēzus, to ir izdarījis, tur cits domā, cik var to teikt. Bet tas ir jāpasludina, tas ir tas spēks. Tur jau viss slēpjas tas viss. Domā, cik var vienu un to pašu laika skandēt, bet tur jau ir tas ir tas viss, tas spēks. Un tas svētais vakardēdiens, tas ir šī Kristus miesa un tas asins, kas tur tiek baudīt šī svētā vakardēdienā, tie ir simboli, protams, simboliski. Tā nav tāda miesa, kā reāla miesa un reāls asins, bet tas ir simboli. Bet šajos simbolos ir ietverts milzīgs spēks. Ja mēs saprotam, ko mēs darām, ja mēs pieņemam to ticībā, ja mēs apzināmies, ja mēs pārdomājam, ja mēs atsakāmies no kaut kādām sliktām lietām, kas mums traucē. Arī svētā vakarēdienu laikā arī, jūs zināt, arī jāatsakās, ja tev kaut kāds dzīvē ne tā iet, kā Dievs varbūt gribētu, atsakies. Pat nožēlot var pirms baudīt vakarēdienu. Jo vakarēdienis, kā es saprotu, ir jāsaņem mums garā, sirdī, tas jābūt sirdī, tas ir viss pa īstam. Tas nav vienkārši tāds paradums. Es agrāk to tādu paradumu nenopietni, es pateikšu godīgi, es nebiju tā nopietni, man neviens to nepastāstīja, un man kaut kā es nebiju to pieņēmis tā īsti, un es varu teikt, nebaudīt cienīgi vakarēdienu. Es atzīšos, bet tagad es sapratu šo nozīmi, vakarēdienu nozīmi, ka tā ir savienošanās ar tā kungu, Jēzus Kristus miesu un asinīm. Un tas ir nopietni jādara. Jo tā nav tikai ārēja savienošanās, saprot, ārēja savienošanās, bet tā ir iekšēja sevis pielīdzināšana Kristum un viņa miesai. Bībele par to skaidri saka. Ziniet, ka Bībele par to skaidri saka? Aiga dzirdēja, lasījies to? Kas ir rakstīts, kas cienīgi bauda un kas necienīgi bauda.
kas cienīgi piemin to, un kas necienīgi. Golgātu piemin. Ko nozīmē necienīgi baudīt vakarēdienu? Es no sākuma pateikšu, tā, es jau jūs negribu iegaidīt, bet nopietni, ko nozīmē necienīgi baudīt vakarēdienu? Jūs klausieties, kas tur rakstīts. Tas nav iebiedēšana, bet to saka Bībele. Tad, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzis, bet tā kunga miesa un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķeri. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir miruši. Nedomājies uz vāju, bet Bībelē rakstīts. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, mēs netiktu sodīti. Aigat, dzirdi? Cik tas ir nopietni īstenībā. Ja mēs baudām, es tā uzskatu, tas tāds domāts, lai mēs nebaudām vakarēdienu kaut kādā steigā, saprot, steigā, tik tā iedus, maizīt, čau. Tas ir, kad tu paņem to maizi rokās, tad pārdomā, ko Jēzus tavā priekš tevim izdarīs. Paņem un cienīgi, pārdomā, ko Dievs ir izdarījis tavā labā. Pārdomā. Tas ir domāts, es tā saprotu, ka mēs to nedaram steigā. Jāpārdomā un jāpārskata savu dzīvi un jācenšas turpmāk tādas lietas, kas Dievam nav tīkams vairs nedarīt. Un jācenšas. Protams, mēs neesam nevienu tur perfekti. Es nesaku, ka mēs esam visi baigi tur pareizi, bet censties nedarīt tos lietas, kas Dievam nepatīk. Censties, pareizāk, mēģināt vismaz. Dievs, ja tu stipri centīsies, viņš tev palīdzēs. Un tu tikši vaļā no saviem ieradumiem kaitīgiem. Piemēram, no pīpēšana, cits netiek vaļā no kaut kādām lietām, no azarta spēlēm, no visādām, kā ir kristieši. Bet ja tu vēlēsies un prasīs Dievam palīdzēt, viņš palīdzēs. Un tu tiks brīvs. Tāpēc es domāju, mums jāpārbauda, jāpārdomā, kāpēc mēs to darām, kāpēc Jēzus ir nomiris par mums, ko viņš ir izdarījis priekš mums. Tas viss jāpārdomā. Tas ir tā. Kad necienīgi baudzi, kad tu tik ātrumā kaut ko, tad tas nebūtu nekāda nozīme, bet tas būtu tā tikai. Tas nav tā tikai, saprot, tas nav tā tikai. Jo ir rakstīts arī, kas ir cienīgi baudīt vakarēdienu. Tad pašā nodaļā, 23. pantā, apostols Pāvils sāk šādu mācību, viņš saka. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tapa nodots, ņēma maizi. Tas kungs Jēzus ņem maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Kas ir vakarēdienas? Mēs pieminam Jēzus upuri, mēs pieminam Jēzu. Viņš saka, Jēzus pats saka. Jēzus pirms Golgātas krusta pats baudīja vakarēdienu ar mācekļiem. Viņš teica, to dariet turpmāk arī mani pieminēdami. Vakarēdienu viņš pavēlēja baudīt mums vakarēdienu. Mani pieminēdami. Tas ir svarīgi. Kāpēc? Atceries, ko pēdējā vārda? Mani pieminēdami. 1. Korintiešu 11. nodaļa, 23. 27. pāns. Tas ir tas, kam dēļ ir tas svētais vakarēdienas īstenībā. Lai mēs pieminām. Tagad mēs uzzinām. Svētais vakarēdienas ir tāpēc, lai mēs pieminām Jēzus Kristus upuru Golgātā. Sapratām. Sapratām? Tāpēc es arī domāju, ka mums biežāk jāatgriežas pie Golgātas un ko Jēzus ir izdarījis mūsu labā. Es pat ieteiktu var katru nedēļu mājās, var baudīt. Draudzē vienreiz mēnesī, bet mājas grupiņā mēs baudām katrā. Var arī pat ir cilvēki, kas katru dienu bauda vakarēdienu. Nemaz nav slikti. Es tev teikšu, tas nav slikti. Jo tālāk lasām. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet citkārt, jūs to dzerat, mani pieminēdami. Arī to biķeri, arī vīnu dzer, vīnoks. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu, viņš sacīja, šis biķeris jaunā derība manās asinīs, to dariet citkārt, jūs to dzerat, mani pieminēdami.
1. Korintieši 11.25. Atkal šie paši vārdi mani pieminēdami. Tā ir. Un tālāk lasām, citkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi tiekams viņš nāk. Mums ir jāatcerās, ko Jēzus ir izdarījis priekš mums. Jāpasludina, jāpaziņo arī citiem. Un Jēzus pats saka, reizē, viņš teica arī, jāpasludina arī citiem, ko Jēzus izdarījis. Tur mani pieminēdami, tas ir jāpaziņo citiem. Jāpaziņo. Tātad, kā mēs sapratām, Jēzus Kristus draudzē, mēs esam Jēzus Kristus draudzē, ir jābauda svētais vakarēdienas nesteigā, nekā paradums, ne lai pēstu, bet jābauda, lai mēs katru reizi pieskārtos tā kunga miesai un asinīm. Nu, simbolus. Un atkal piedzīvotu Golgātas krusta spēku. Saprotiet, ka mēs baudām vakarēdienu. Jūs, kad pieņemat, īstenībā jūs baudat svētā gara spēku. Svētais gars dod jums spēku, dzīvot, tālāk priecāties, baudīt dzīvi. Viss tās svētības, par ko raksta Bībelē, tās sāks darboties. Ja mēs pieminam upuri, ja mēs cienīgi baudām, viss tas... Lai tas nav tikai tā kā paradums, zinu, galvenais, lai nebūtu tikai kā paradums. Tāpēc Pāvils mums saka, pieminiet, pasludiniet un pārbaudiet, lai tas vairs nebūtu kā paradums priekš mums. Pārdomāt, tāpēc vajag pārdomāt un domāt par to, ko Jēzus izdarīs Golgātā priekš mums. Es bieži vien pārdomāju. Es varbūt tur daudz nenāku, bet es mājās sēžu un pārdomāju. Pieņem to visu, pieņem Jēzus Kristus upuru un pārdomāju, jo Jēzus jau īstenībā atdeva dzīvību mums esot par katru no mums. Un viņš ir izspiecis mūs no grēka. Saprotiet, ko Jēzus ir izdarījis? Viņš ir izspiecis mūs no grēka un vēlna valstības. Un ir atklājis visus mūsu grēkus, nepilnības, vājības ar savām asinīm. Ja tā ir, viņš to visu ir izdarījis. Un viņš dāvājis mums glābšanu, mieru, taisnību un prieku svētajā garā. Gribās priecāties svētajā garā. Dziedināšanu un pilnīgu uzplaukumu mūsu dzīvē. Jēzus grib, lai mēs būtu uzplaukši, lai mēs dzīvotu uzlaiks dzīvi. Viņš negrib, lai mēs tādi nīkuļi, zini? Tev patīk tādi nīkuļi. Neko nevar, nav nauda, nav finanses, nav nekā, nav parādi, tur parādi, šur. Jēzus to negrib, viņš grib, lai mēs esam uzvarēti, lai mēs ejam ar pacelt galvu, mēs visu varam, mēs visu spējam, mēs esam, Jēzus mocekļi, mēs varam, mēs esam dziedināti, mēs esam klāt, Jēzus izdarīs priekš mums, lai mēs dzīvot brīnišķīgi dzīvi, lai mēs dzīvot priecīgi dzīvi, laimīgi dzīvi, ar uzplaukumu. Es domāju, ja mēs to pieminam, Jēzus upur, tā visas tās svētības, par ko runā Bībele, tas arī būs mūsu dzīvē. Ja mēs to atceramies, pārdomājam, pasludinām un baudām svēto vakarēdienu un sargājam tās visas lietas, ko Dievs mums saka mūsu sirdī, mēs sargājam un dzīvojam tā, kā Dievs grib. Un ka mēs staigājam Dieva ceļos, tad viņš visus tos apsolījumus, es domāju, arī piepildu mūsu dzīvēs. Pareizi? Gribētu, lai mums visi tie apsolījumi piepildu, lai mums viss būtu forši, skaista ģimene, viss. Laimīgi, ka mums būtu. Negrib būt laimīgi. Kurš to negrib? Bet Dievs arī grib, lai mēs esam laimīgi. Viņš jau nav mūs uztaisījis par mocekļiem te uz zemes, lai mēs te ciest, lai mocītos, lai mums te... Un kas tad ir tas Jēzus Kristus miesas simbols? Kas ir Jēzus Kristus miesas simbols? Maizes laušana. Saprot? Tas Jēzus Kristus miesas simbols. Miesa ir draudze, saprot? Visa šī draudze, tā ir Kristus miesa. Un maizes laušana, tas ir simbols. Tas ir, ko Jēzus izdarīs par mums. Maizes simbolizē tā kunga miesu. Jēzus miesu simbolizē maizi. Un to arī saka raksti. Tas nav kā mans izdomāja. Es pat izlasīšu. Tur tā rakstīts. 1. Korintiešiem 10. nodaļa, 15. 16. pants. Tur rakstīts. Es runāju kā ar saprātīgiem cilvēkiem. Ar jums kā ar saprātīgiem cilvēkiem. Spriediet
paši par maniem vārdiem, tu teici. Svētības biķeris, ko mēs svētījām, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Un maizi, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Maizi, ko lauž, ir vienotība ar Dievu. Saprot, vienotība ar Dievu. Jāņa evaņģēlijā, 6. nodaļā, 47. 54. pants. Izlasīsim? Tā, laiks mums ir bišķiņ. Izlasīsim, kas parāda mūsu vienotību ar Dievu. Šī maizes laušana parāda mūsu vienotību ar Dievu. Un tur ir tas rakstīts. Es tā izlasīšu, bišķiņ gari drusciņi lasīšu, bet tas nekas. Tas ir svarīgi, saprot, zināt. Jo tur rakstīts, patiesi es jums saku, kas tic, tam ir mūžīga dzīvība. Un Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Viss, ko Jēzus pats saka, es esmu dzīvības maize. Tā maize, tas ir simbols. Tas tikai tāds simbols, bet Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tūkstnesī, bet ir nomiruši viņš tā. Bet maize, kas nāk no debesīm, ir tāda, ka tas, kas to ēd, nemirst. Kas ēd to maizi, kas nāk no debesīm, Jēzus Kristus miesu, nu ne jau tu tā ēd, viņa miesu, nu bet simboliski, tie nemirst, rakstīts. Es esmu dzīvības maize, kas nākus no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties un sacīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu. Viņš saka tā līdzībā, zini, kā viņš var dot savu, viņi domā, ka ēdīs miesu. Bet Jēzus viņiem sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jūs dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīga dzīvība. Un es to uzcelšu pastarā dienā. Ja tu nebaudi vakarēdienu, tad tev nav dzīvība. Paredzēji, ka tas ir svarīgi. Bet kas bauda, tam ir mūžīga dzīvība. Lauriņ, kā tu baudīs vakarēdienu, tev ir mūžīga dzīvība. Jēzu Kristu, un tu nekad nemirsi. Kaut arī tu nomirsi, bet tu dzīvosi. Nu, kad tev ķermenis nomirs, tu arī gars dzīvos. Tu dzīvos mūžīgi. Tikko tu tie cilvēki, kas pieņem Jēzus Kristu par baudu, viņa miesas un asinis, tie dzīvo mūžīgi. Tātad vakarēdienas ir ļoti svarīgs. Es tā pateikšu, pat ļoti svarīgs. Ja tu nebaudi vakarēdienu, tev nav mūžīga dzīvība. Tu pat ir neviens, cik tas ir svarīgi. Jo maize, ko lauž, atklāja arī vienotība ar Jēzu Kristu mums. Ar Jēzu Kristu miesu. Jo tur rakstīts, kā ar viena maize, tā mēs esam daudzi, mēs esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs maizes dalībnieki. Visu. Jēzus Kristus ir galva savā miesā, mēs esam viņa locekļi. Mēs esam dalībnieki, draudzes dalībnieki. Mūsu galva ir Jēzus, draudzes galva ir Jēzus Kristus. Ne jau Andris Meijers, bet Jēzus Kristus. Mēs esam vienkārši locekļi, draudzes locekļi. Un Jēzu Kristu mēs esam kļuvuši par vienu miesu. Mēs visi esam, kas ir Jēzu Kristu, mēs esam viena miesa. Draudze ir viena miesa. Visa, var teikt, pasaules globālā draudze, visi kristieši ir viena miesa īstenībā. Te ir tāds maziņas draudzīts, bet visi kristieši, visi tev brāļi māsas. Ir baptisti, luterāņi, pareizticīgi, ir tavu brači, kas satiec, ir katolīši, visi uzsit ar pleci, brāli, čau. Mēs visi esam viena miesa, vienas miesas, vienas mājas dalībnieki, vienas miesas, vienot mēs esam. Forši, Jēzu Kristu mēs esam kļuvuši par vienu miesu, jo mēs savienojamies ne tikai ar to kungu, mēs savienojamies arī cits ar citu. Cits ar citu, hop. Par vienu miesu mēs kļūstam. Lauriņa ar manīm vienu miesu, pat māti, visi mēs esam vieni. Par vienu miesu. Jo draudze ir Kristus miesa, un draudzē mēs esam Kristus miesā kā locekļi. Tas ir forši, ne? 1. Pētera izlasīsim, kas raksts 1. Pētera 2. nodaļā 24. panta rakstīts. Viņš uznesam mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mēs grēkam miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Ar viņa brūcēm tu esi dziedināti.
Viss veseli būs, pieņems visu, drīz būs veseli. Viss tie apsolījumi darbojas, viss. Ne tikai tā sieviete tik dziedināta. Visu mēs tiksim dziedināti. Mēs baudīsim vakarēdienu. Kas tev jāatceras, ka tu svētā vakarēdienā baudi maizi? Ai, kas jāatceras? Ko šī maize runā? Maize runā. Maize runā par tavu vienotību ar Kristu. Saprot? Pirmkārt. Otrkārt, par tavu vienotību ar draudzi viņa runā. Un treškārt, ka Jēzus Kristus savā miesā uznesa tavus grēkus. To viss runā maizīt. Un vēl ko viņa runā, ka tu ar Jēzus Kristus brūcēm esi dziedināts. Super. Esi dziedināts. Pieņem, un tu būsi dziedināts. Auriņ, tu būsi pilnīgi vesels. Es esmu vesels. Nu, labi, super. Un Jēzus Kristus asins simbols. Kas ir Jēzus Kristus asins simbols? Ja? Mēs par maizi tad parunājam, kas ir asins simbols? Asins simbols simbolizē Jēzus Kristus asins. Saprot? Tas bija simbolizē Jēzus Kristus miesa, tas simbolizē Jēzus Kristus asins. Kas tika izlietas par katru no mums. Un saprotiet, viss svarīgākais, ko mātiņa atceries. Golgātā pie krusta, kad Jēzu pies pie krusta, tur notika uzvara. Vēlns tika atbruņots, sātans, viss ļaunais tika atbruņots un uzvarēts. Un tā atklāsme par Jēzus Kristus upuri pie to krusta ir tik spēcīga, ka viņi arī padara tevi par uzvarētāju. Tu arī kļūsi par uzvarētāju savā dzīvē, kad tu to pieņem. Ko saka Bībele? Gribat zināt, ko saka Bībele par šo lietu? Es jau jums daudz lasu, bet tas ir jāzina viss. Tas ir viss par Bībeli, daudz runā par to. Vienkārši gribu jums pateikt, lai jūs visu to zināt. Ko saka Bībele? Tur rakstīts tā, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tā mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ziniet, ka Jēzus Kristus asinis tīra mūs no visiem grēkiem. Mātiņ, pieņem Jēzus Kristus upuri, viņa asins tīra no visiem grēkiem. Viss, kas tev vakar ir bijis, tev vairs nav. Viss, Lauriņ, viss. Ko tu mēs, tu jau ir tā forši viss. Kad cilvēks kaut ko izdarīs aplam, viss viņam ir nomazgāts, izdzēs, un viss piedots. Jo Jēzus Kristus asins mūs tīra no visiem grēkiem un mūs taisno. Saprotu, mūs taisno. Jo Jēzus Kristus asinīs ir spēks, kas nomazgā visus grēkus. Un viņš mūs dara taisnus Dieva priekšā. Tu esi taisnots, iedomājies Dieva priekšā. Un ja tev kāds saka, tu esi grēcinieks, pasaka, nē. Dievs uz manīm skatās caur Jēzus Kristus asinīm, es pilnīgi esmu taisnots. Es esmu taisnota. Es neesmu nabaga grēcinieks vairāk. Ir tāds draudzes, kur saka, esi žēlīts man nabagam grēciniekam. Tu jau vairs neesi grēcinieks, tu esi taisnots. Taisnots. Pareizi, Henrika, ka tu esi taisnots, Jēzus Kristus asinis. Amen. Ka Jēzus Kristus asinis mūs tīra no visiem grēkiem, un mēs esam taisni. Es runāju par vakarēdienu, tagad vakarēdienu. Arman, tu var likt tās kameras. Es varu likt lēnām garāties. Mārtiņ, palīdzi viņam tur. Kaut kur tur. Es kamēr runāšu. Es runāšu, jūs neskatieties. Es pa vakarēdienu runāju. Jo Jēzus Kristus asins nomazgā mūsu visus grēkus. Visus grēkus nomazgā mūsu. Un Jēzus Kristus asins mūs ko padara? Taisnus Dieva priekšā. Pareizi? Taisnus Dieva priekšā. Henri, tu jau neesi vairs nabaga grēcinieks. Es esmu žēlīgs man nabagam grēciniekam. Es esmu taisnots, Jēzus Kristus asins. Ko nozīmē būt taisnam, es gribētu teikt? Zini, ko nozīmē būt taisnam? Dzīvot bez jebkādas vainas sajūtas. It kā tu nekad nebūtu grēkojis. Tev viss ir nomazgāts, pareizi, Arman. Tev viss ir piedots, nomazgāts un dzīvo kā uzvarētājs. Es esmu taisnots. Ja tev saka, ka tu esi grēcinieks, ne, tu pasaki, ka tu esi taisnots. Tev nav vainas apziņa jārokās par savu pagātni, ka tur bija vaina vakardien, ko tu izdarīji un ko tu tur neizdarīji. Pareizi, Arman, ko vakar izdarīji un ko neizdarīji. Viss ir piedots, Jēzus Kristus ir nomazgājis savām asinīm. Dievs uz tevīm skatās
caur Jēzus Kristus asinīm. Tu esi taisnis. Taisnis. Kaut visu to saprast, pareizi. Bet daudz nesaprot. Jo Jēzus ir attaisnojis visu no to, kas tev bija pagātnē, pareizi. Un viņš tev ir atklājis ar savām asinīm. Viņš tev pat sargā ar savām asinīm. Jēzus Kristus asins pār tevi. Tev pat nelaime nevar notikt. Tev pat mašīna nevar uzbraukt. Tu esi atklāts ar Jēzus Kristus asinīm. Ja uzbrauc tā vajadzēja. Pēriens bija vajadzīgs. Varbūt ne pēriens, vienkārši kaut kādu uzrumu, ko nevarēja savādāk dzirdēt. Man nevar, man gribēja mašīnas 3 reizes notriekt. Brauc no virsmu un es kā paliek vesels, tā ir. Es tev pieceļās, man aizved uz slimnīcu, man notriec mašīnu, aizved uz slimnīcu, nākoši pēc pāris dienām jau staigā. Man tur operācija grib taisīt, nezinu, ko tur vajag, jau zinu. Slimnīcā pasaka, ka tur laust kājas, zinu, tur ir. Kas tur ir kaut kāds plīs šķīvīts, tur celī, zinu, man notriec. Aizbrauc uz to Sarkandauga, uz to traumatoloģisko institūtu, viņi pasaka, viss vesels, kur tu operācija? Nevajag nekādu operāciju. Tur man saka strasdīņos, ka man vajag operāciju. Es par nakti lūdzu Dievu, no rīta aizbrauc, tev jau viss vesels, nevajag nekādu operāciju. Jēzus Kristus asins jau mums sargā, tīra, dziedina. Jēzus Kristus brūcies ir dziedināts, pareizi? Jo, bet es tev teikšu, ka daudz kristieši šodien vēl nav nostiprinājušies šajā patiesībā. Viņiem vēl atklājumi. Viņi nav pārliecināti, ka viņiem ir piedots vēl. Viņi dzīvo patstāvīgi vainas sajūta. Jā, vienkārši viņas apsūdz visu laiku. Apsūdz, jā. Tam vēlam, ko viņš saka. Apsūdz, jā. Dzīvo apsūdzībā. Apsūdzība. Vēlams ir apsūdzētais. Un saproti, ja tu dzīvo apsūdzībā, tu nevari būt nekad brīvs. Tu esi nelaimes čupiņi. Tu staigā pa dzīvu kā nelaimīgs kristietis. Tev nav ne nauda, tev nav ne finanses, tev nav ne svētības. Un pasaulīgos tevis skatās un domā, priekš kā viņiem tāds dievs vajag. Jā. Slikta liecība te īstenībā. Īstenībā tā apsūdzība iznīcina katru cilvēku dzīvi. Viņi atdala mūs no Dieva, saprot, tā vainas sajūta atdala mūs no Dieva. Es biju tādā draudzē, man radās vainas sajūta daudz reizi. Man tur sodīja, zini, tā kā... Daudzās draudzēs jau tev sodas laiku. Un tu dzīvo ar vainas, nāc no dievkalpojuma mājās, es tev pasaka ar vainas apziņu. Un tu, zini, ar vainas, tikai liekas, ka tu esi vainīgs. Un visu laiku tu liekas, ka vainīgs. Un tev pat nav drosmi iet Dievu priekšā un lūgt. Bet tu esi nabaga grēcinieks, un tu esi visu laiku vainīgs. Un nozog prieku tev dzīvē. Nē, tas ir nopietni, es ir tam gājis cauri. Nozog prieku. Nav tā, ka es pagājušies aizgāju pie šo Dievu upā, aizgāju pie vienu, priecīgs bija viss. Man bija agrāk nozagt prieku, tiešām nozagt prieku. Nozagt dziedināšanu cilvēkiem. Un tu staigā vāši, nevesās. Tā kā pus mironis, kā mironis, bez dzīvības. Bet Kristus jau, es tā domāju, ka Kristus karājas pie krusta ne tāpēc, lai mēs dzīvotu patstāvīgā vainas apziņā. Viņš nomir, lai mēs baudītu tās visas atklāsmes, ja? Jo Kristus asins, kā mēs saprotam, netika izlietas veltīgi. Saprot, netika veltīgi izlietas. Un šīs asins ir nomazgājušas mūs no katra grēka. Un tās asins mūs attīra no jebkura grēka un, saprotiet, un apsedz mūs ar savu taisnību. Jēzus apsedz ar savu taisnību. Bet mums jāsaprot, ka mums, zini, kas mums vēl ir jāsaprot? Ka mēs nākam pie Dieva nevis ar savu taisnību, bet ar Dieva taisnību. Lai nebūtu tā kā ar savu taisnību nāc tā. Paštaisnība, bet ar Dievu taisnību. Un tagad Dievs skatās uz mums ar Jēzus Kristus asinību. Henri, pareizi? Caur Jēzus Kristus asinību viņš skatās. Arī, ja tev kāja paslīd, Henri, ja tev kāja paslīd, viņš skatās uz tevi caur Jēzus asinību. Paši? Arī, ja tev kaut kas pasaka, ne tev kā vajag, Jēzus, tu esi taisnots caur Jēzus Kristus asinību. Viņš skatās uz tevi caur Jēzus Kristus asinību.
Viņš nevis kā nosakums skatās uz mums, bet ar prieku skatās uz mums tagad Dievs. Agrāk, kad tu biji grēcini, un kad tu vēl nebija ar Dievu, viņš nosakums bija par tevi bēdīgs, un Dievs par tevi. Kad tu pieņēmi Jēzus, kad tu pieņēmi viņu upuri, viņa acis pareizi, viņš skatās uz tevi ar prieku. Jo viņš saka, ka Jēzu Kristu tu esi taisnots. Jo 2. Korintiešiem 5:21 rakstīts, to, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā darīs par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Tu esi taisns, saprot? Lauriņa, tu esi taisna. Aiga, tu esi taisna. Caur Jēzus Kristus asinību. Jo Jēzus Kristus asins tev pilnībā nomazgājuši. Aldi, tev pilnībā ir nomazgājuši Jēzus Kristus asins. Galīgi. Tu esi taisns. Un tev jābūt drosmei. Amen. Drosmei. Un tagad es gribu uzdot jautājumu dažiem. Vai tu tagad vari lūgt par slimajiem? Ka tu esi pieņēmis Jēzus, ka Jēzus Kristus asins tev nomazgājuši. Vari lūgt par slimajiem? Protams, ka vari. Vai tu vari izdzīt ļaunos garus? Protams, ka vari. Zini, kā cits saka, tu jau vēl neesi, tu pagaids, neesi vēl, zini, vēl tur izgājis. Tu neesi tik svēts. Neesi tik svēts. Jā, ka tu vari lūgt. Tu pats esi pilns ar ļauniem gariem, zini, vai saka. Vēlns arī saka. Jā. Tu neliec roku, tev pašam ir tur pilna. Tu esi taisns, es ar Jēzus Kristus asinību esi taisns. Aizveries sāteni, pēc atkāpies. Atceries, Pēterim teica. Ja kāds tev saka, sāteni atkāpies. Jā. Jēzus teica, atceries, ka... Uz mācītāju. Sāteni atkāpies. Viņš saka, ka tu nevar lūgt. Ko brīnums var pateikt arī? Var jau pateikt arī. Reik durus. Mums ir taisnošana viņā, mēs esam taisni. Reizēm tiešām, bet ja iznāk kļūdas kādreiz, ka mēs pakrītam, mazums, kas gadās, ka cilvēks pakrīt, pareizi? Nav tā, Hendrija, ka kādreiz pakrītam mēs. Kāds šnabulīt ieķer iekšā, kāds, vai kādu porniku palūda, zin, bet, jā, gadās. Es domāju, tad mēs ejam pie Dieva, lūdzam piedošanu. Un, ko raksti saka par to? Raksti saka, ja jūs atzīsties savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, un viņš piedod grēks un šķīsta jūs no visas netaisnības. Ja tev kaut kas gadās, nezinu, kaut kur tā pasaka, piedod, ja man tas sanāca un sieviņu pabļaut vai kas, piedod Dievs, kungs. Viņš ir uzticīgs un taisns, viņš piedod, arī pašām mirklī, reiz piedod, viss saka, viss. Pareizi. Un forši. Tāda Bībele saka, viņš šķīsta mūs no visas netaisnības un piedod mums. Ar man forši, ka piedod mums. Jēzus Kristus asinis nomazgā mūs un dara taisnus. Mēs to visu, ko es tad runāju, mēs pasludinām savā dzīvē. Tas atnes mūsu uzvaru. Jo Jēzus Kristus mums izpirka un darīja mūs par cienīgiem. Jūs zināt, ko Bībele saka? Es vēl izlašu rakstiet no Bībeles. No Bībeles, lai jūs zināt, ka es kaut ko nepūdēju, nelaižu tev pats kaut ko neizdomāju. Tur rakstīts, 1. Pētera 1:18-19 rakstīts, jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotās no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm esat atpirkti. Jēzus asins mūs ir atpirkuši no visas aplamās dzīves mūsu, no viss, ko mēs agrāk tur darījām pūvats. Viss ir samaksāts, viss ir nomazgāts, viņš piedod visas grēkus. Atceries, ka viņš tai sievietei teica, ka tie gribēja nomētāt viņa ar akmeņiem. Un viņš tur to pirkstu tur zīmēt arī smiltīs, Jēzus teica. Ja jūs esat grēki, tad metiet pirmajā akmeņiem. Un pēc tam, kad viņi visi bija aizgājuši, viņš teica, tev viss ir piedots, ej un negrēko vairs. Mums pat sunīts nāk. Nāc. Ļāvanā ienāk tas sunīts. Labi. Tad jau var. Viņš nekoši.
Ziniet, ka Jēzus Kristus asinīs mums ir aizsardzība. Taviem bērniem, tavai ģimenei. Kā bija viņam vārds? Voliem? Voliem, jā. Voliem, tev ir apsardzība. Caur vecākiem, caur vecāku ticību. Arī apsardzība. Jo, zinu, ko Jēzus saka? Jāņa 11. nodaļā 26. pantā Jēzus saka, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Ja tu tici Jēzum, tu nemirs nemūžam. Forši jārunā? Nemūžam. Un Jēzus asinīs mums ir jaunā derība. Pareizi. Jo tā Bībelē rakstīts, ka Jēzus asinīs ir jaunā derība. Dācīt, jā? Jā. Ir? Jo tur rakstīts tāpat arī biķeri pēc vakarēdienā, viņš teica un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Pareizi, ka mēs baudam to biķeri, tas ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, citkārt jūs zerat mani pieminēdami. To es jau vienreiz teicu. Kāds Dievs bija vecā derībā? Īstenībā Dievs jau ir Dievs, tas pats viņš radīja debesis un zemi, tas pats ir. Bet, kā mēs lasām, zin kā ir, ka lasām vecā derība, Dievs tomēr bija dusmīgs un atriebīgs. Vecā derība Dievam. Bet īstenībā paldies Dievam, ka mēs šodien dzīvojam jaunā derības laikā. Nav tā, ka paldies Dievam. Es domāju, ka mums ir cita dievība kaut kāda. Nu, Dievs ir tas pats, bet viņš caur Jēzu ir pavisam savādāks. Caur Jēzus Kristus. Viņš ir mīlestība un žēlastība šodien, pareizi. Ja mēs vecā derībā tas tā nebija, tu paskaties, ka palast ir. Tev nebija. Un ja tu dzīvo vēl pēc vecās derības, tad tā ir. Tāpēc jau ir jaunās derības sludinātāji, vecās derības. Kur tev gribētos? Kā tev gribētos? Vecajā derībā visu laiku šašriks Visu laiku bija jāvēr upuri. Tev būtu jau vesels ganāmpulks vajadzīt, lai tu visu savus grēkus varētu. Oi, tev vajadzētu ģēri tur un govis tev tur jāgriež visiem te. Iedomājies, paldies Jēzum. Iedomājies, es Aigai teicu, ja tu dzīvo pēc veco derību, tu sāk grēko, iedomājies, iedomājies, ja tu dzīvo pēc veco derību, tu sāk grēko, tev jāmeklē kaut kāds ieriņš, ne? Kaut kāds baitiņš, jāvērt uz draudzi, iedomājies, mēs te draudzes sanāk visai ieriņiem, visi, mēs liek ar roku, visiem tur visi izgriež kaklas ar asinēm. Bet īstenībā arī nežēlīgi īstenībā. Man jau žēl, es arī iedomāju, man pat žēl tie dzīvnieci. Es kombinātājs strādāju. Viņš būtu arī būs kā slaktēt. Tas, kas slaktētu, mēs esam vienkārši uz iesmu. Es tā teikšu, paldies Dievam, ka mēs dzīvam jaunā derībā. Pareizi, foršāk tomēr viņš var. Labi, tas bija viss, ko es jums šodien gribēju pateikt pa vakariem. Zini, kāpēc es to jums pateicu? Mēs baudīsim vakariem. Un pēc tam sludinās Armāns.